Es esmu Māris Līdaks, pārstāvu Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienību, un mans galvenais pienākums ir rūpēties par piena šķirņu govju ciltsdarba attīstību Latvijā. Augstražīgu govju ganāmpulka veidošanā ļoti būtiska nozīme ir pareiza govs eksterjera izveidošanai. Un vērtējot eksterjeru govīm, mēs iedalām tādas 3 lielas grupas. Pirmā ir vispārējais izskats, tad kājas un nagi un tesmens attīstība. Ja mēs runājam par vispārējo attīstību, tad ļoti būtisks ir krusta augstums. Tā ir informācija pirmā, lai mēs varētu zināt, kad šis dzīvnieks ir jāapsēklo un arī izvēlētos attiecīgu pēcnācēju iegūšanai no lielākajām govīm. Otrā liela tā grupa ir kājas un nagi. Ja govī ir veseli kājas, spēcīgas kājas, tad govs var labi kustēties, pārvietoties, paēst, un arī tas ir viens no faktoriem, kas ietekmē piena ražošanu. Un trešā grupa, kā es minēju, ir tesmens forma, un galvenokārt ir jāpievērš uzmanība, izveidojot nākamos paaudzes, lai govju mātēm vai teļu mātēm būtu tesmens pareizi veidots. Tas nozīmē ar garu priekšējo daļu, augstu aizmugurējo tesmens attīstību un pietiekami augstu, tātad līdz vecumās locītavas līmenim izveidotu tesmeni. Un tātad viņš būs pietiekami apjomīgs ar lielu piena ražošanas daudzumu, kas varētu mums arī nodrošināt attiecīgo izlaukuma iegūšanu. Šie ir galvenie kritēriji eksterjera veidošanā. Un, protams, vērtējot ekspertiem dzīvniekus, tiek izvērtētas 18 pazīmes. Tas ir daudz sīkāk un daudz pamatīgāk, bet katrai no tām tātad ir sava būtiska nozīme govs mūža ilgumā un izslauktā piena daudzuma nodrošināšanā. Tā ir Latvijas brūnā jaunā paudze, kādu mēs vēlētos izveidot kā vidējo govi. Protams, šis bija reāls dzīvnieks, un atsevišķi varbūt momenti ir vēl jāpiestrādā un jāuzlabo nākamajās paudzēs. Bet pamatā šī ir pietiekami labi veidota govs, kas ražot var daudz piena pāri pa 10 000 litru. Šī govs tā ir pirmās laktācijas govs, jauna govs, bet sasniedzot vecumu, 3. laktācijā viņa varēs ļoti daudz piena ražot, jo viņai ir liels augums, viņai ir liels tilpums un pareizi veidot šis tesmens un spēcīgas kājas. 1. laktācijā viņa izdevusi ir pāri pa 7 000, tas ir līdzvērtīgs arī melnraibo govu izslaukumam, un ir tendence, ka nākamajās vēlākajās laktācijās šis izslaukums palielinās. Viņas vecāki ir importēti no Dānijas, un visās buļļu stacijās, arī šeit Viļānos, Latgales buļļu stacijā, ir ļoti daudz šķirnes, sarkanās no Dānijas ievestas, no Vācijas sarkanā, un mēs pašlaik ļoti lielu akcentu liekam uz Holšteinas sarkanraibās šķirnes, asins pieliešanu Latvijas brūnajā šķirnē, galvenokārt, lai palielinātu augumu un uzlabotu varbūt arī tesmens formu. Un to mums sarkanraibie Holšteini šobrīd ļoti labu rezultātu dod. Latvijas brūnā šķirne pašlaik ir ļoti lielā pārmaiņu procesā, šķirne attīstībā, un ar galveno mērķi tātad izveidot spēcīgas, izturīgas ar augstu izslaukumu govis. Un šis bullis, protams, satur ļoti daudz citu šķirņu asins, švicas šķirnes asins pieaukumu. Galvenokārt doma mums viņi ir izmantot tādēļ, lai palielinātu olbaltumu saturu pienā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs rādītājs, it sevišķi siera ražošanā. Un švicas šķirnē šī olbaltumu satura paaugstinātais procents pienā ļoti raksturīgs ir. Protams, mēs panākam arī ar to arī ir Vācijas sarkanajām šķirnēm, bet lai būtu nedaudz šķirņu daudzveidība, lai izvairītos no tūradniecības, tad mēs pielietojam citas šķirnes, bet sadarīgās kombinācijās.